Līdz Eiropas čempionāta enduro Latvijas posmam nepilnas 3 nedēļas. 28. un 29. jūlijā Ogrē pulcēsies Eiropas enduro elite. Tikmēr Latvijas un Baltijas čempionātos kaislības nerimst. Dodamies uz Madonas Nogaliezeru Liepiņkalna trasi, kur jūnija nogalē aizdīts Latvijas un Baltijas cross-country čempionāta posms. Šoreiz saimnieka loma klubam Moto AZ. Jāsaka lielais paldies, protams, pēdiņās mūsu draugam Pēterim, kas vakar mūs nežēloja ar pērkonu negaisiem. Tā kā, protams, šodien nav viegli sportistiem. Jā? Tehnikai liels pārbaudījums, fiziskā sagatavotībā sportistiem. Smiltis, dubļi un mešs. 2 stundu sīvā cīņā trasē devušies 10 sportistu. Liezerē pulcējušies Baltijas labākie un ātrākie motosportisti. Arī līdzjutēji jau 4. sezonu uzticīgi saviem favorītiem. Katru gadu skatos un cenšos pa vinteriem. Balsoju pa vinteriem visu laiku. Jūs jau tā kā eksperti esat arī, motosporta jau katru gadu skatoties. Apmēram uz to pastāvēt. Kā jūs novērojat, sportisti paliek spēcīgāk vai sacensības labākas? Es domāju, labākas. Jā, vienmēr līdz uz visām sacensībām. Vai ir kaut kādi īpaši atbalstīšanas paņēmieni? Nē, vairāk laika skaitīšana līdzi, lai parādītu un atbalstītu. Uzmundrināt, ja vajag ātrāk, un nomierināt, ja nevajag steigties. Vairāk tādas tehniskas funkcijas. Kā nododat to informāciju? Ar zīmēm. Ir speciāli zīmes sistēma? Jā, pirms tam atrunājam. Kā, piemēram, var parādīt, lai nomierinās, ka viss kārtībā? Tā. Un ka vajag viņam ātrāk? Tā. Pēc veiksmīgi nobrauktas stundas trases malā dēla cīņu vēro veterānu klases uzvarētājs Raidis Eversons, pats vēl aktīvs sportists un izaudzinājis 5-kārtējo klasiskā enduro čempionu. Sāku jau kādreiz senos 80. gados, pēc tam iespēja nebija, tagad radās kaut kādas iespējas, dēls paaugās, par dēlu braucam. Netik sekmīgi šoreiz 2 stundu brauciens noslēdzies E1 klases pārstāvim Edgaram Siliņam. Pēc kritiena par sevi likusi manīt iepriekš gūtā trauma, tomēr finiša karogs sasniegts un E1 klasē 1. vieta. Jā, samērā interesanti. Bija gan pļava, diezgan sauls un slīdena, kā arī mežs bija diezgan špūrains un ļoti interesants, kur bija uz veiksmi vairāk vai mazāk cauri, lai tiktu, jo bija špūris un diezgan grūti. 2-hour race and it was quite fun. Track was good. Yeah, next time when somebody makes like this race, why not? Dalībnieku sastāvs Baltijas Latvijas čempionātā vienmēr ir bijis spēcīgs. Ir vadošie Igaunijas sportisti, vadošie Latvijas sportisti, Lietuvas sportisti. Šoreiz kaut kā tā kūtrāk ir uz startēšanu. Madonas nodā tehniskos sporta veidus zinot. Organizators pateicis par atbalstu Nodu pašvaldībai. Dalībnieku vidū manām arī vietējos, kas ikdienas darbu kabinetā nomaina pret sīvo cīņu trasē. Trasa lieliska. Vakardienas lietus nedaudz sarežģīja, bet beigās bija ļoti labi 2. stundā, jo palika sausāk un tik bija jāmeklē, kur braukt ļoti labi. You come here 2 hours and then you go home, It's like you can ride quite enough 2 hours and then it's fun. Šobrīd Latvija gatavojas dalībai 2. Eiropas čempionāta posmā enduro, kas 21. un 22. jūlijā norisināsies pie kaimiņiem Igauniem. Latvijas sacensībās pārstāvēs 6 sportisti. Seniorē 2 klasē Jānis Vinters un Vitālijs Ovčiņikovs, Lauris Ermans un Kristiāns Eversons. Senioru E3 klasē Sandris Kļeviņš, savukārt veterānu klasē Einārs Vinters. Savukārt jūlija beigās 28. un 29. datumā enduro svētki Latvijā. Eiropas čempionāta enduro Ogres Ikšķilas posms. Uz tikšanos Latvijas mežos.